Nosaukums Surdovest nozīmē surdoloģiskais vestibilārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otorinolarogs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu, kakla, deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, tā skaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veic arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibilārā aparāta slimību ārstēšana un diagnostika.